Šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar Solvitu Kūnu, ko daudzi nesaukt arī par ķegumas zāļu tanti. Līdz ar pavasaru un jauna mēnesa fāzi Solvitai sāksies aktīvais darba laiks, kad tiek ievāktas dabas veltes. Un šoreiz raidījumā kopā ar Solvitu dosimies dabā, smelsimies zināšanas un gatavosim dabas brīnumu līdzekļus. Ak jā, pirms sākam atceraties, pirmais nosacījums, lai viss izdotos, cilvēkam jābūt pozitīvam un ar labām domām. Labdien! Tā uzmanīgi galvu sargat. Nu, es jau aktīvi darbojos. Jūs sagaidīdama jau šo to esmu savākusi un te cītīgi tagad griežu jaunos upeņu zariņus. Tad bija pavasaris, ir tas laiks, kad viss sākās. Jā, nu, vēlāk es parādīšu arī, kā top upeņu eļas, upeņu masāžas eļļa un kā var uztaisīt fantastisku upeņu pumpuru medu. Ja? Lūk, tagad vienkārši sagriezīsim skaistas jaunas zariņas un pumpuriņus. Jā, pumpuriņus es jau šo to salasīju un vēl es jau sagatavoju jau arī lielos zarus sagriezu. Tos mēs pēc tam mājās palīdzēsiet man nolasīt pumpurus. Ja? Darba sarunāt. Labi. Ko dodamies tad? Dodamies, rādīšu, ko jau esmu aktīvi jau savākusi. Tā jau laikam tāds ir uztrenēta ikdienā, jau ejot dabā noteikti var redzēt. Nu, meklēju, skatos, kur ir pienenīte, kur ir gārsiņa, kur ir ļoti skaista maza pienenīte, jau kur lien ārā. Nu, ja mēs viņu tā paurpināsim, tiksim pie saknītes. Nē, noplīsa. Tad pienenītes vērtīgākais ir tā sakne. Tā sakne ļoti laba lieta, un parasti saknes vāc rudenī, bet var arī, protams, pavasarī, kamēr vēl nav augs, vēl sasparojies un sazaļojis. Tad sakne ir ļoti vērtīga. Ir cilvēki, kur viņu sauc par Latvijas ženšeņu. Ja? Uzlabo vielmaiņu. Tā ka meitenes, ja, kurām ir pēc 40 palielināta vielmaiņa, ja, tad ļoti labi ir šo te pieneņu sakni lietot. Bet viņi ir kaut kā jāapstrādā, bet tas jau nav tā, ka es tad atnāku, izrauju no zemes, nomazgāsim, paturēsim saulītē, lai ir kaut kādi mikrobiņi, lai viss aiziet bojā. Un sasmalcināsim, pažāvēsim. Un ēdam vai nu sausu, vai nu liekam medu. Ja? Ļoti labi, gan tīra aknas, gan žulti. Žults dzenošs ļoti labs. Nu, tālāk, tā ka... Tomēr jau tas nav tā, ka cilvēks tagad pats kā izdomā, es tagad ņemšu ēdīšu, kaut kas jau jāzina, domāju, tiek vēl. Nu, minimāli. Nevajag, varbūt vajag uzzināt tiešām par indīgiem augiem, ko nu nevajadzētu bāzt mutē. Bet viss pārējo, ja, kad jūs, teiksim, ziniet indīgos augus, tad pārējo droši, man liekas, var ēst. Ja? Daba mums dod to, kas mums palīdz pašiem. Nu, īstenībā, es ticu, ka tā ir. Ja? Tālūk, nu rūk. Nāciet, jā, piesēdieties, jā, pastāstīšu, ko jau esmu jums sagatavojusi. Tā, šeit nākam. Tā, nu. Liši, lai arī redz. Tā, te. Lūk. Nu, tad tā. Jā, es jau te salasīju arī upeņu pumpuriņus. Kādi skaisti mums te ir smaržīgi un garšīgi. Šie te jau ir daži jau tādi tā kā pilnīgi atsprāguši vaļā. Ja? Arī tādiem nav nevainas. Vienīgi varbūt, ka ja viņus vāc, kamēr viņi vēl ir cieti pavisam un tādi stingri, tad viņi droši vien vienkārši ilgāk stāvētu. Tad nevajadzētu viņus likt leduskapī pēc tam to gatavo medus maisījumu. Šādus pumpurus varbūt iespējams labāk tomēr turēt leduskapī, lai viņi nesarūkst. Bet to es jums vēlreiz pastāstīšu, parādīšu mājās, kad būsim jau. Šeit es sagriezu priekš jums sarau mazo gārsu, atradu. Droši ēdiet. Jā, ļoti, ļoti veselīga. Pēc garšas viņa. Un viņu var svaigu ēst, kamēr viņai šīs lapiņas ir tādas tā kā bišku tā kā ciet, tā kā tūtiņā. Ja? Tad, kad viņai ir atvērusies, tad es esmu dzirdējusi, nu, atvērusies ir šādi, es tagad speciāli norāvu vienu, atradu, var arī varbūt puiši parādīt. Tad viņu it kā būtu vēlams apliet ar karstu ūdeni. Un tad ēst. Jo viņā esot kaut kādas vielas, sāk parādīties, varbūt, kuras, nu, ir pa daudz mūsu aknām, varbūt. Ja, tā kā. Bet viņas tieši aknām. Un man ir arī pazīstama draudzene, kura izārstē pa C hepatītu. Ja, nu, protams, ka viņa lietoja arī zāles, bet viens arī no palīglīdzekļiem bija tieši arī gārstas lapiņas. Garšo labi. Un viņām garša ir tīri neitrāla un salātos ļoti labi un ļoti veselīgi, tā ka jāiet iekšā. Atradu arī nātri siltumnīcā. Lūk, skaista, jā, sulīga. Arī nātri var ēst svaigu. Un nātrei ir tā, lai viņa nekostu. Jaunībā es viņu
aplēju arī ar karstu ūdeni, ja? Tad, kad man vajadzēja dzelzi un es nesāju bērniņu. Ja? Šobrīd viņi ir tā, ka viņi ar pirkstiņu vienkārši paņem un paburza, un tie mazie asie matiņi, kas dzeļ, viņi vienkārši noiet nost. Un tad viņi var droši arī bāzt mutē un ēst. Wow. Ļoti bagāts dzelzs avots. Tas ir veģetāriešana? Tās ir zemeņu lapiņas, kuras es arī atradu meža zemenes. Tās nav dārza zemenes. Jā, tā ir nātre. Jā. Ja? Un, ja tu viņu tā paburzīs ar pirkstiņiem, tad viņai tie matiņi, un viņi tev nedzels mēlē. Ja? Lūk, un tad viņi nav jāplaucē. Lūk. Un ir jau citi cilvēki, kas nātri izmanto skābeņu vietā, tur rupstais vai ko, tas ir labs veids. Nātre ir viens no bagātākajiem augiem ar dzelzi. Ja, es tiešām nezinu nevienu labāku līdzekli, kā var uzlabot hemoglobīnu, pacelt sev asinīs. Viņam ir tā, ka nātrē vienīgi ir tāda tendence, kā recināt asinis. Un teiksim, cilvēki, kas ir gados, viņiem jau tā ir sabiezējuši asinis, un tad viņiem vajag aspirīnu. Un vēlāk es parādīšu arī, mēs dosimies pie kārkliem, un parādīšu, kā var iegūt dabā dabīgo aspirīnu, kas atkal savukārt jāliek klāt pie nātrēm, kurš šķidrina mums asinis. Ja? Tā ka ļoti laba lieta. Kāpēc es šeit ieliku meža zemeņu lapiņas? Izrādās, ka ir atklāts, ka meža zemeņu lapas arī ļoti labi pātrina vielmaiņu. Un ļoti vieda sieva mums ir zāļu Latvijā, Zeltīta Kaviere. Un tad viņa dalījās vienā no saviem semināriem ar tādu informāciju, kad zemeņu lapas ir atklājuši amerikāņi, ka ļoti labi veicina tā kā novājēšanu. Tieši, ka viņš uzlabo pātrina vielmaiņas procesu, un līdz ar to, kad var ļoti labi dzerot šādu tējiņu, var ļoti labi novājēt. Wow. Bet kurā brīdī to lapu labāk tādā pavasarī vai arī vasarā? Nu, zinām, kad ir aktīvais zemeņu laiks, vai tad arī? Zemeņu lapiņas arī es cenšos vākt tādas, kad viņas ir vēl tā kā tūtiņā. Ja? Un viņas arī uz rudeni nāk vienmēr jaunās lapiņas. Jā, viņas arī var ēst. Viņam arī nav nekāda garša. Es viņas pati dzēru tējā savā laikā. Nu, šobrīd tā kā viņas var ļoti minimāli, jā. Nu, lūk. Un tad vēl ko es gribu piebilst, varbūt tie, kas nevar lietot nātri vai nu kuram tik ļoti nepatīk šī nātru garša, ja, tad var lietot arī pieneņu saknes. Tur arī ļoti bagāts ar dzelzi šis augs, ja, un tad tādā veidā, teiksim, arī var uzlabot asins sastāvu. Ja, nu tā. Lūk. Paziet, mēs tik daudz ikdienā nezinām par... Ko es vēl jums savācu šeit, ja? Aizgāju sagriezi tepat blakus dārzu un atradu ļoti skaistus papeļu zarus jums. Un te var redzēt papeļu pumpuri. Nu, šobrīd viņi vēl nav īsti lipīgi. Man patīk viņus vākt, kad viņi ir, te jau tā kā nedaudz jau sāk veidoties šis sveķīts. Un man viņus patīk tieši vākt, kad viņi jau ir tādi sveķaini. Tad viņus ir gan grūti savākt, ja? Un iespējams kāds saka, kad vajag vākt ātrāk. Nu, tas ir, ja vajag ļoti lielos daudzumos, bet daudz efektīvāki viņi ir tieši, kad viņi ir tādi sveķaini. Un šos papeļu pumpurus tad savāc. Un taisa fantastisks. Ir citi, kas taisa ziedas. Es taisu papeļu pumpuru eļas izvilkumu. Smaržo ļoti īpatnēji, pilnīgi izteikti pēc papelēm. Un esmu dzirdējis arī cilvēkus, kuri saka, ka papele īsti nav laba, piedod lūdzu. Ja, bet ir arī atkal cita cilvēku daļa, kuri saka, ka papele palīdz atbrīvoties no visa veida krāmiem. Gan morāliem, gan garīgiem. Un par cik mēs ļoti intensīvi turamies pie saviem krāmiem, tad mums ir bieži vien alerģija pret papelēm. Bet papele patiesībā mums vēlās palīdzēt. Nu, protams, ka mēs varam atlaist tikai to, ko mēs esam gatavi atlaist. Ja? Tā ka tālūk, ja? Nu, lūk, tā kā arī to mēs arī mājās tad notīrīsim pumpuriņus un parādīšu, kā top arī. Un kas tur mums ir? Jā, te es jau salasīju arī pumpuriņus. Redz, kādu skaisti. Nu, tālūk, ja? Tālūk. Labi. Tas nozīmē to, ka mums tālāk tas process būs, ka ja mēs skatīsimies, kā to visu var apstrādāt, lai to varētu lietot arī no ziemas periodā, bet pirms tam man aicinājums būtu, mēs varam iziet ārā un paskatīties, cik tad viegli pat tādu neapbruņot manu aci, kurš cilvēks, kas varbūt ikdienā neskatās tās dabas. Nu, parādīšu, ko atradīsim, jā. Viena ļoti nogurusi sirds. Vēl gribu pieminēt, šeit ir augs, ko saplēsu nedaudz. Tā ir strutene. Daudz viņu pazīst kā pretkārpa puķi. Ja?
kura ar savu dzelteno suliņu palīdz mums tikt vaļā no kaut kādām lūk. Bet gribu pieminēt, ka ļoti neparasts augs arī šis ir, teiksim, ja cilvēkiem ir kaut kādas kaitas tieši ar ādas egzēmas, niezes, ir kaut kādi pušumi. Cik ilgu laiku jūs jau tā nodarbojaties ar šādu lietu un māci tos augus un izzināt to dabu? Es pat nezinu, ja gadi man jāsaka. Droši vien, ka daudz. Es jau ar vecmāmiņu uz pirti gāju, vienmēr kaut ko mēs pirms pirts kaut ko salasījām, kaut kādus augus, kaut kādus lapiņas, ja, kaut kādas pļuriņas. Kaut kas tika taisīts, malts un viss tas tika zieķēts un smērēts virsū pēc tam uz ādas pirtī. Tā ka, jā, kaut kāda tāda mīlestība pret augiem droši vien no vecmāmiņas. Ja, bet, nu, tā. Es aizrausies esmu ar to pilnīgi vienmēr. Ja, bet tīri tā kā par tādu dzīves sastāvdaļu, tādu vadošo, ja, laikam ir kļuvis, nu, tā kā pēdējos tos gadus. Ja, nu tā, ka es to tā kā tiešām arī uztveru kā tādu savu tādu dieva dāvanu, ja, ka es varu iet un šos augus es redzu, es viņus jūtu, es viņus sasmaržoju, ja, nu tā ka. Man jau bija jautājums par to, nu kāds ir, nu, es pieņemsim, man ir augsts raugs, jūs tajā saredzat to iespēju, ka viņš var kaut ko palīdzēt. Kā tas notiek process? Es varbūt atkārtošos. Es vienā intervijā teicu, kad es skatos caur augu, caur sirdi uz augu. Ja? Un tas ir, ka tu nevis vienkārši skaties tā kā ar prātu, ar acīm, bet ka tu mēģini sajust viņu šeit. Tu uz viņu skaties caur šeieni. Un tad arī ir šī savādākās sajūtas. Tad arī tu tā kā saproti, ka tas augs ir tam un tam. Ja? Vai nu, jā, kaut kā tā. Tas tā notiek harmoniski tajā brīdī, ja? Tā. Jā, tu pat par to nedomā, jo tikko pieslēdz prātu, tad viss pazūd. Saskatīt nebūs viegli, jo tiešām augi ir ļoti, ļoti maziņi. Jā, nu lūk, šeit ir gārsa, piemēram. Un pavisam tā grūti pat saskatīt, bet rekur var viņas redzēt. Maziņas gārsa lien ārā, rekur, par puienēm, ja? Lūk, nu tā, ka ļoti veselīga, kā jau mēs runājām, ja? Nu, pienanītes arī, kur šeit, bet nu maziņas, ja, tās saknītes ir, bet nu varbūt kaut ko mēs varam te pavilkt uz āru, rekurē. Ja? Nu tā, ka pēdējais laiks pieneņu saknēm, ja? Nu arī saknes, protams, ir labāk vākt vecā mēnesī, bet nu, ja cilvēkiem nav un ja vajag šo dzelzi, ja, tad un uzlabot vielmaiņu, tad, protams, vāciet un lietojiet, ja? Lūk tā. Nu tā tad, kas vēl mums te tāds ir? Nu, strutenīti mēs varam aiziet apskatīties, ja? Viena ļoti nogurusi. Nu, rekur ir ļoti skaists eksemplārs. Nekāds skaists, mazas skaistas strutenītes, ja? Saulītē uzsilušas, rekur ir pieneņu saknīte vēl, ja? Un noplēšot lapiņu, mēs redzam, ka parādās dzeltena suliņa, ja? Tādā veidā jūs varat atšķirt šo strutenīti. Ja, ļoti minimāli, bet tevs kā te var redzēt? Kāda izziņas literatūra, kurā var smelties, nezinu, internetā tāds kaut kā apkopots tas, vai tas ir tāds? Īsti nav. Ir ārstniecības augu grāmatas Krievu, padomju laikiem, vēl Krievu laikos. Manuprāt, tās ir tādas ļoti, ļoti vērtīgas, jo tur ir zinātniski izpētīts šis augs. Un es pieļauju, ka varbūt daudzas vielas varbūt neuzrādās, ja? Jo varbūt uz šodienu tā tehnika ir vēl kvalitatīvāka un vēl tāda varbūt smalkāka var visu, bet tā lielos vilcienos jau droši vien par to augu ir izpētīts tiešām, jā. Jo tur tomēr cilvēki veica pētījums, viņi pie viņa arī strādāja. Mosties, mana sirds. Mosties. Kā ir daudz sanāk tā braukāt apkārt? Jā, ļoti daudz. Tāpēc, kad ir maza tāda tīra vieta, kur ir tiešām, tu vari droši vākt tos augus, kur ir maz mašīna, kur nav cilvēku nostaigāts, nomīdīts, ja, piegružots. Tā kā braukāju, un, teiksim, upeņu pumpurus jau ir ļoti grūti savā dārzā, tu daudz nesalasīs, jo vienkārši žēl gribās jau arī upeņu ražu, ja. Tāpēc braukā meklē, kur pamestas mājas, pamesti dārzi, un tad tur tie upeņu krūmi ir sauguši mežoņi, un viņam tikai par labu nāks izgriezīs kādu zaru, ja. Un es gribu pamēģināt šogad iztvaicēt upeņu zaru ziedūdeni.
tādu eksperimentu uztaisīt. Es domāju, ka viņš būs ļoti, patīkams, smarža un svaiga. Un, protams, priekš tā ir jāsavāc ļoti liels kvantums. Un tad man draugi jau lēnām vāc jau, kāds rudeņos izgrieza, ja? Lai viņi žūst, tas nekas, es viņus vēlāk sasmalcināšu visus un mēģināšu iztvaicēt. Bet man ir jāsavāc, kaut kādi 40 kilogrami, ja, šie zari. Un tas ir, protams, ļoti daudz, tas ir liels apjoms nesamaltā veidā. Tad, kad viņi samals, tur nekā nebūs, tie būs 4 cukurmaisi. Es vienmēr priecājos par saviem skuju koku hidrolātiem, ja, kas man ir tie ziedūdeņi, saucamie tikai kokūdeņi. Tad vienmēr smejos, kad mums koks pasaka priekšā, kā mēs tanī brīdī jūtamies. Ja. Vai tā ir egle, vai tā ir priede, vai kadiķītis. Un ir ļoti interesanti, ja, kad tu esi ļoti dinamisks, esi noraizējies, ar kaut ko pārņemts un enerģiski un aktīvi darbojies, ja, tad egle ir fantastiski patīk. Ja. Ļoti viņa tāda liekas svaiga un uzrunājoša. Savukārt, teiksim, priede, tad, kad es kārtoju dokumentāciju, ja, tā kā, lai atvērtu uzņēmumu, tad priedi es dabūju gatavoju, ja, ziedūdeni man atveda, man koknesē viņu arī tvaicēs krīveros, teiksim, precīzāk, un man viņa likās, ka viņa, tā kā smirt pēc perdeļiem. Es domāju, ko es tagad darīšu? Es domāju, viņa tik skaisti smaržo tā priede, ja, kā tā var būt, ja. Bet vienkārši tādā brīdī man priede nederēja, jo priede ir koks, kas piepilda ar enerģiju, ar mieru, ar tādu, tādu sirdsmierēnu priede dot, ja. Viena ļoti nogurusi sirds. Laipni lūgti skaistajā Tobas mežā. Tas ir tas, kā saka, citiem ir darba birojas, Jā, te man mīļākā vieta. Te es braucu vienkārši atpūsties, staigāt ar suni. Jā, un drīz arī murķeļi būs. Jā, zinat, kas ir murķeļi? Tās ir tādas sēnes lāčpurni, tā kā lāčpurnīši. Viņi aug šādās smilšainās vietās un uz takām tā kā izskatās tā kā smadzenēm, tādām rievām. Ļoti neparasti un īstenībā ļoti arī īpatnēji pēc garšas, tā kā tālok, ja. Un drīz viņiem vajadzētu nākt ārā. Es pat cerēju, ka es varbūt kādu šodien atradīšu, bet neatradu. Ja, tā ka varbūt kādu citu reizi. Lūk, un šeit mēs šodien nāksim un lasīsim priežu pumpurus. Un priežu pumpuri ir tik interesanti ar to, ka viņus var vākt visu cauru gadu. Un pumpuriņus jau it kā pareizi būtu lasīt, teiksim, tajā, kad jūs redzat kaut kur, ka tiešām tie koki tiek zāģēti ārā, ja, vai lai viņus tā kā, netraumētu. Bet jums ir jāsaprot, ka, teiksim, ja jūs redzat šādas jaunaudzes, tad viņas pēc tam tiks izzāģētas un retinātas, teiksim tā. Varbūt, jā, nevis izzāģētas, bet retinātas. Un tad, teiksim, šeit jūs varat redzēt, ka šo priedīti noteikti atstās, un šīs te noteikti ņems ārā, jo viņas tā kā, traucēs, un šo te ņems ārā. Un tad šeit te priedē jūs varat droši arī ņemt nost pumpuriņus, jā. Lūk, jā, te arī jau kāds. Un ja pa priedu runājot, kas ir tas labais, ko mēs varam gūt? Organismu stiprinoša, vitamīniem bagāts, uzlabo imunitāti stiprina, ja, un priede, saku, viņa ir ar to arī ļoti interesanti, ka, laba, ja, ka viņu nevar pārdozēt, ja, jūs varat dot tāda dabīga antibiotika. Teiksim, šobrīd tie pumpuriņi ir maziņi, ja, un pumpuri, saku, jūs varat visu ziemu ēst. Es atceros, ka man bija Rembetē tautas namā lekcija, un tur bija atnākusi tantiņa, uz 80 gadiem tāda sprigana, un tā, ka, jā, es zinu par pumpuriem, es katru dienu apēdu pa 5 pumpuriem. Viņa bija tāda dzēles lēdī savos 80 gados, ja. Viņi kaut kā ir arī jāpakautē, vai viņi vai? Viņus kā var gan žāvēt, es jums parādīšu, es pati lieku, man patīk šie tādi gaišie pumpuriņi, kas ir, ja, redziet, balti, ja. Viņi ir sveķaini. Un man tieši patīk tas sveķis, jo sveķos atkal ir ļoti daudz dzintarskābe, ja. Daži gan saka, ka tur nav daudz, kad mūsu dzintarā ir, ja, bet dzintars veidojās no sveķiem, un es tiešām ticu, ka tur ir arī tā dzintarskābe. Un dzintarskābe ir ļoti, ļoti vērtīga mūsu organismam. Un teiksim, savukārt atkal, tad, kad ir īstais priežu pumpuru laiks, ja, kad viņi jau tā kā paaugušies ir, un tad ir tā kā arī, kad cilvēki viņus vāc, tos pumpurus tad žāvē, ja, jo šos maziņos es lieku iekšā medū.
Lūk, savukārt tos lielos var žāvēt, es arī parādīšu, kādu viņi izstās. Man bišķiņi saglabājās vēl no pagājušā gada, un tad mēs varam taisīt fantastisku briežu pumpuru, tādu tā kā ziedīti, tā kā, nu, tādu briežu pumpuru konfektes. Konfektes, jā, antibiotiskās konfektes pret klepu, jā, kur medus un briežu pumpuru. Tas būs konfekts, kur bērniem var dot. Ne? Jā, tieši tā, tieši tā. Nu, un re, kur arī ir pa kādam bērzam, jā, varbūt mēs varam pieiet, apskatīties, un arī šos pumpurus tagad var vākt. Jā, re, kur ļoti skaisti. Nu, ir tā, ka es priežu, tu bērzu pumpurus nevācu. Jo man it kā nav tādas vajadzības, ja, bet tiem, kam, protams, ir, un tad viņus it kā vāc, ka viņus sagriež vienkārši zarus, kā slotiņas, ja, un pēc tam viņus vienkārši nobraukā vai izdauza, un tie pumpuriņi paši nobirst. Tad jums nav tad jums tā kā, un tās slotas atkal jūs izmantojat kā tādus ielas slotas, un savukārt, jā, pumpurus var dzert tējā, bet ar bērzu pumpuriem ir tā, ka viņus tiešām kurš katrs tomēr lietot nevar. Viņš ir tā kā vairāk ārstniecisks preparāts, jā. Bet tiem, kam ir nieru mazspēja, es neieteiktu lietot bērzu pumpurus, un arī tiem, kam ir podagra. Jā, esiet tad uzmanīgi, bet, nu, vākt viņus var. Protams, ka viņi ir ļoti, ļoti maziņi, un ar priedi salīdzinot ir arī ļoti grūti viņus novākt, jā. Tāpēc es saku, tā kā visefektīvākais veids, esot, nu, tāds, es saku, es pati tā nedaru, es nevācu, es tad esmu salasījis bērzu skariņas, kad viņas vēl ir tādas stingras, un tad tās es samaļu kādreiz pulverīti un pielieku pie skrubīšu pirtiņā. Re, kur ir brūklenāji. Ja? Brūklenāji ir labi ar to, ka brūklenājus var visu cauru ziemu ēst. Jā. Nu, mēs arī varam īstenībā sagriezt kādu daļiņu mājās. Padzēsim brūklenāju tēju. Ļoti labi arī skalo nierītes. Viņus tā svaigā veidā uzliek? Jā, jo īstenībā ir tā, ka brūklenājus tiešām viņus nav jēgas žāvēt, jo viņus cauru ziemu. Viņus vienkārši atnāc, pakašā bišku sniegu un tu tiec jau pie svaigiem brūklenājiem, un tad ir daudz efektīvāk, ka tu viņu paņem, nogriez no saknītes, nekā, ka tu mājās viņš pārkaltēts stāv, un tas arī ir ļoti labs iemesls iziet ārā no mājas. Pareizi. Re, kur ir kadiķītis, un re, kur kadiķītim gatavojās ogas. Re, kur var redzēt, tad drīz jau būs gatavs. Ļoti, ļoti skaists, bet šīs nav vēl gatavas. Gatavas viņas ir tad, kad viņas ir melnas. Jā, te jūs varat nofilmēt vienkārši burvīgs kadiķis. Un kadiķim ogas gatavojās 2 gadus. Jā, lūk, un tiešām zaļas viņas neēdiet, viņas ir gatavas tad, kad viņas ir tumši zilas. Re, kur ir viena odziņa gatava, te var redzēt, re, kur. Te var redzēt, tā tumši zilā. Jā, tā kā mellenes. Jā, viņas arī tādas, redz, melna pavisam, re, kur tur viena ir. Jā. Un nav tā, ka viens kadiķis, un tagad viņam visas ogas būs melnas, jā. Ir tā, ka viņas tiešām pakāpeniski, jā. 2 gadu garumā viņas visas gatavojās un auga. Kadiķogas ir tādas, kas arī ļoti labi palīdzēs tiem, kam ir cukurdiabēts, jo kadiķogas veicina aizkuņu dziedzirdarbību, kas atkal atbildīgs par insulīnu, tā kā izveidi, jā, vai... Uz kujas kadiķi? Arī mums? Jaunos dzinumiņus ļoti iecienīts ir pirts zaļais medus. Ja? Jaunos dzinumus tā kā samaļ, sasmalcina un taisa kadiķu medu pirtiņai. Ļoti, ļoti brīnišķīga maska. Es pati mājās taisu kadiķu eļļas ekstraktu sejai. Ja? Ļoti zaļa, smaržīga, dzīve. Iedošu pasmaržot tālāk, tā ka tā. Bet neaizmirstiet, ka kadiķīši ir sarkanā grāmatā. Varbūt, ja man ir iespēja, es arī varbūt gribu pateikt, kad kadiķīti, ja, mēs kādreiz, ja mēs griežam kādu zariņu vai kā, mēs labu gribēdam, mēs saigājam no viena kadiķīša zariņu, paņemam no otra, un tā tas arī ir pareizi. Bet kadiķītis ļoti jūtīgs ir pret karstu laiku, un tad viņš var inficēties viegli. Un, ja ir karsts laiks, tad nevajadzētu vispār kadiķīti griezt. Bet, ja nu tiešām jums šis zariņš ir nepieciešams, tad labāk atrodiet vienu kadiķīti pašā nomaļā vietā, kurš ir viens pats, un tad viņam arī šos zariņus, tā kā apgriežiet, jo lai nav tā, ka iet un audzes veselas ir izkaltušas, jā, tas ir tieši šī iemesla dēļ, jā, ka viņas vienkārši inficējās un visi aiziet bojā. Tā vasaras periodā. Jā, kad ir tā karstā vasaras, jā, tieši tie labāk vienkārši negriezt kadiķu zariņus.
mēs čakli strādājam un tīram pumpuriņus nost. Upeņu. Nu jā. Lūk. Tālāk. Var jau, protams, arī no apžāvēt, tad viņi droši vien vieglāk. Viņi paši nobirtu, jā, tad var ielikt kaut kādā maisā, padaudzīt. Bet, man patīk, kad viņi ir svaigi, smaržīgi. Riktīgi smaržo. Un tas noteikti atmaksājās. Bet tā reāli baigs var diezgan daudz laika tas viss paņem. Tas prasa laiku, jā. Vienkārši, ka to var darīt svaigā dabā un apvienojot ar pastaigu un ar tādu, relaksāciju. Vai ne? Un kā ar atpūtu, ar tādu atpūtu, ja, ka tas ir tāds miers. Un citi āda zeķes, ja, citi knībina pumpurus. Kas aiz mana loga mirdz? Viena melna bezdelīga. Viena ļoti Mēs jau esam visu akurāt salikuši smuki trauciņos. No maisiņiem esam izbēruši, lai nesut. Ja? Un šobrīd, ar ko es nodarbojos, tas ir, ka es tīru kārklus. Un mizoju miziņas nost, kā jau mēs arī runājām, ja? Ka tas ir tas dabīgais aspirīns. Un mēs pēc tam viņu liksim žāvēt un samalsim pulverītī. Un tiem, kam ir sabiezējušas asinis, viņi var viņu lietot tieši kā asins šķidrinātāju, kā aspirīna vietā. Ja? Es kaltēju uz dvielīša un vienkārši apsedzu arī ar gaisīgu dvielīti, lai tā kā no gaismas pasargātu un nesu uz bēniņiem. Lūk, tas arī viss. Un klogas notīrītās, jā, es jau te arī tā kā nedaudz sagatavoju, jā, tāpēc mēs ņēmām taisnās. Lūk, mēs izmantosim pēc tam pirts procedūrām un ne tikai, kā vibro masāžas slotiņas, jā. Kādas ir, tādas ir, jā, bet droši vien, ka profesionāļiem sanāktu labākas, bet ļoti, ļoti labi var izmasēt un izvibrēt līdz pat dziļākajiem audiem, jā, tā apmēram. Ko es vēl šeit gribēju parādīt, tieši tāpatām mēs pieminējām arī lazdu un ievu. Es pa mazam zariņam šeit noliku vienkārši parādīt arī, kad ievas un lazdas zarus ļoti veiksmīgi lieto ārstniecībā. Tieši miziņas. Un lazda šeit izmantojās tieši arī miza, bet var vākt arī pumpurus. Un izmantojās kā asinsvadu sieniņu stiprināšanai tieši. Un paplašina visus mazos asinsvadus, ja, līdz pat pašiem smalkākajiem asins kapilāriņiem. Ja, un līdz ar to arī pazeminās asinsspiediens un ļoti, ļoti efektīvs. Un lazdu vienmēr visur lieku klāt, ja, jo lazda ir ļoti neparasts koks, kur pirtnieki saka, ka palīdz tā kā saskatīt būtisko, ja, ka lazda ir tāda, kas tā kā atver acu gaišumu. Ja. Savukārt dainās tiek apdziedāta lazda, kad rīksnieks vienmēr ņēma viņu līdzi kā koku, kā lazdu, ja, uz rīju, kad bija jākuļ graudi no pelevām. Ja. Ja, tā ka, tā ir, jā, ka lazda tiešām, ja mēs esam nomaldījušies un īsti nesaprotam, ja, kas ir kas, tad lazda ir ļoti, ļoti efektīva un ļoti laba lieta. Ja? Un ieva atkal savukārt, ievas miziņas izmanto gan teiksim, ziedīšu gatavošanā pret sāpēm, bet arī ļoti labi palīdz pašas tieši mizas pret migrēnu. Ja? Un mizās ir visspēcīgākā šī smarža. Ja? Viņi ir arī ļoti, ļoti noturīgi. Tad mēs arī tieši tāpatām samizojam šādā te miziņas šādā veidā, izžāvējam un liekam vienkārši audumu spilventiņā. Un ja cilvēkam sākās migrēnas sāpes, ja, viņš vienkārši ņem šo spilventiņu un liek sev zem galvas un vienkārši aromaterapijas veidā viņam šīs te mizu smarža palīdz un tās galvas sāpes rimstās. Ja. Tātad nākamajā etapā, ko es gribu jums parādīt, kā var uztaisīt paši masāžas eļļu ar pievienoto vērtību, ja, ar
bagātināti ar vitamīniem un miedzvielām. Lūk, un mēs vācām upeņu zarus, ja, un smuki jau esam čakli nolasījuši visus upeņu pumpuriņus. Pumpuriņi mums ies medu, un būs ļoti gardums liels, ja. Savukārt zariņus es jums parādīšu, kā var uztaisīt fantastisku, smaržīgu masāžu seļu, kas smaržo pēc upenītēm. Ja. Varēsiet masēt gan paši sevi, gan mazos savus bērniņus. Ja. Mēs vienkārši ņemam ar šķērēm un sagriežam zariņus. Ja, smalki. Nu, ja jums ir, skatoties, kāds jums ir trauciņš, ja, jūs griežat zariņus tā, lai jums viņi iet iekšā zem, nu, tā kā, lai viņi neuzpeld jums virsū, tad, kad jūs uzliesiet eļļu, ja. Teiksim, ja to taisa lielākā trauciņā, tad jūs varat droši arī uztaisīt puslitra burku un sastampāt viņu ļoti stingri, jo galvenais noteikums būs, kad mēs liesim eļļu, kad eļļai jābūt pāri šiem te zariņiem. Viņi nedrīkst būt ārpus, ja, tālāk. Nu, tā apmēram ir salikts, ja. Nu, ja jūs gribat vēl efektīvāk, es vienkārši to nedarīšu, tāpēc, kad es pēc tam liešu aizvien atkal vēlreiz un vēlreiz pārliešu, tad var arī šīs miziņas tā kā nedaudz savainot, ja. Tad, lai tā kā vairāk var arī vienkārši nomizot miziņas, tā kā mēs mizojām kārklus, ja, nu, līdzīgi. Nu, lūk, un tad, kad burciņa ir pilna, tad mēs lejam virsū eļļu. Nu, es šeit esmu sagatavojusi, es lietoju masāžas eļļas no Bulgārijas, ja, kad zinu vienkārši, ka ir ļoti, ļoti kvalitatīvs. Ja. Man te ir makadāmijas eļļa, avokādo eļļa, un šeit ir vīno un kauliņa eļļa, kura jau ir bijusi noturēta uz baltegles zariem. Ja. Šeit ir baltegles un nedaudz kadiķīša jaunie dzinumi. Un es vienkārši šo eļļu liešu virsū vēl upenēm, tāpēc, kad nu, lai viņa ir arī antibakteriāla, ja, un lai viņa ir vēl īpašāka. Ja, bet, protams, tam nav nozīmes. Ja jūs nezināt, kur dabūt kvalitatīvu masāžas eļļu, jūs neuztraucieties priekš sevīm, jūs droši varat nopirkt vienkārši vīno un kauliņu eļļu pārtikas veikalā. Mēs saprotam, ka ir kaut kādas arī lietas, kas eksperimentējot sanāk, un šis ir kaut kāda brīnumdzira. Jā, ir ļoti, ļoti laba brīnumdzira, un lai nemulsina jūs šīta pudele, viņa tiešām ir bezalkoholiska. Ja. Nu, es biju savākus nātris un samalu viņas un gribēju izspiest tīru sulu. Toreiz man likās, saka šausmas, jo sula man ārā nenāca. Un es domāju, kāda bēda. Tagad es varu pateikt par laimi. Man toreiz sula nenāca. Es pieliku klāt pīlāģogas, kas man jau bija tā kā izceltas ārā no pīlāģu sīrupa. Ja? Tāds, nu, ja kāds, nu, bet nu, droši vien, ka visi zina. Ko es arī šobrīd speciāli esmu atstājusi lielu bļodu ar pīlāģiem no pagājušā gada. Ja? Un tad kopā ar šiem te pīlāģiem no sīrupa es izmalu vēlreiz cauri spiedēju nātris un sanāca šāds ļoti īpatnējs, fantastisks nātru pīlāģu sīrups. Un ar ko viņš ir fantastisks, nātra pati par sevi garša ir ļoti tāda salkana un, nu, daudziem, es pat teiktu, ja, droši nepatīk šī salkanā garša. Tad pīlādes ir oga, kura pilnīgi neutralizē šo nātras, ja, garša. Un ir fantastiski garšīgs un ļoti, ļoti veselīgs. Un viņš nav karsēts, viņš leduskapī arī ļoti labi uzglabājās. Jā, viņš bija prasīt, kā ir tāda uzglabāšana. Nē, šajā gadījumā tiešām šeit ir vienkārši nātru sula un pīlāģu cukura sīrups, ja, bet jau nu, no pašiem pīlāģiem tā kā izspiests, ja, nevis nu, tāds jau ar pīlāģu sulu pat es teiktu, ja, nu tā vairāk. Lūk. Nu tā, nu lūk, jā, nu priekā. Ļoti garšīgi, viņu ļoti garšīgi arī var vienkārši pie paniņām, pie jogurta, pie kaut kādu ogu kokteļiem pieliet. Jā, viņš vismaz garšo tā kā kokteils. Jā, viņš ļoti biezs tāds, nu, tāds ļoti neparasts. Un tiešām nu, no neveiksmes sanāca ļoti laba lieta un ļoti tāda interesanta un tāds. Veselīgi. Jā, galvenais jau, ka veselīgi. Un tiešām viņš ir, nu, viņš arī stāv. Viņu vajag tikai, nu, pareizi uzglabāt un aizkorķēt. Un tā varbūt tur vajag ar parafīnu to korķīti, ja nu gadījumā kas, jā. Bet, nu, es kaut kādu daļu biju atstājusi arī šādās te vienkārši pudelītēs un daļu es saliku saldētēlā, ja man tā kā bija bailes īsti nezināju, vai viņš stāvēs, ja, bet, nu, viena pudele man saroga, bet pārējās visas izdzīvoja. Tālāk, tā ka tā, jā, nu, lūk. Tas ir par nātrēm. Tā, nu, vēl, ko es vēl gribu piebilst, iespējams, mums uz galda ir parādījies šādi te graudi. Tagad ir pavasaris, ir graudu diedzēšanas laiks.
Un šeit ir vienkārši kvieši, kurus es ieteiktu kā fantastisku masku. Vienkārši var likt arī medū. Ja, jo arī viņiem ir īpatnēja garša un ne visiem patīk tā arī salkana garša. Un tad var viņus samalt. Samalt viņus ir pagrūti, uzreiz brīdinu, ja. Var mēģināt spiest piestiņā, lūk, bet iejaucot medū, viņi, teiksim, ja jūs veselus jauksiet iekšā medū, viņi sākumā vēl 2. dienā viņi vēl ir garšīgi un mīksti, un no tā medus tādi saldi un tādi liekas tā kā rieksti, ja, tur tajā medū peldētu. Bet jau kādā 3., 4. dienā viņi medus sašķidrinās, medus paliek pilnīgi šķidrs, savukārt graudu paliek cieti, tā it kā viņi būtu tikko no kaltas izņemt ārā. Bet toties viss vērtīgais jau ir izsūcies, ja? No graudiņiem ir ārā. Un jūs, principā, varat lietot vienkārši šo te graudu medu, jau diedzēto graudu medu, likt arī pie kokteļa vai kaut kur tā. Tā kā ļoti vērtīga lieta un pārbaudīt. Un tiešām ir tā, ka efekts ir, ja, samalti graudi medū un uzsmērējot šādu te masku pirtī, efekts ir vienkārši acīm redzams, ja, tā tūlītais. Bet tas viņiem ir ūdens aplēs pirms tam virsū? Viņi ir izmērcēti, jā. Ja kāds tiešām nezina, tad varu pastāstīt, kad viņus vienkārši no sākuma, es vakarā viņus aplēju ar ūdeni, lai viņi tā kā uzbriest, no rīta es to ūdeni nolēju nost un tiešām nelieciet pilnu burku, jo rēķināties, ka viņi tomēr sabriedīs. Un lieciet virsū vāku un ņemiet vienkārši kaut vai burku. Ja? Galvenais, lai jūs varat uzlikt vāku, kuru jūs arī sacaurumosiet, jo savādāk jums būs ļoti grūti. Viņi katru dienu ir jāskalo, jo viņi tomēr ir dzīvi, ja, un augoši, un viņiem ir ļoti, ļoti tāda tendence tā kā uz pelēm, sēnītēm un tāda veida visādiem mikroorganismiem, un tad viņi obligāti ir jāmazgā. Ja? Un tad jūs vienkārši ieliejat ūdeni, jūs viņus visus izskalojat, izmazgājat un to ūdeni notecinat nost. Un atkal lieciet atpakaļ saulē uz palodzes. Un šādi katru dienu. Un principā 4, saulēnā laikā 4 dienas, un viņi jau ir visi šādi te. Un tas ir tas garums jau labais, kad viņi patiesībā ir jālieto. Rītā ir saulgrieži, likšu rītā iekšā medu. Lūk, un būs fantastiska pirts maska. Un ne tikai, tur ir B grupas vitamīnu, bumba, ja? Es nezinu, vai kaut kas labāks ir izdomāts šobrīd pasaulē. Tāds, tas ir tikai, vienkārši, ka pašiem ir jātaisa, ja? Lūk, ķeramies tad tālāk pie pumpuru maisīšanas medu. Varbūt, ka sāksim tad ar to upeņu pumpuriem. Varbūt, ja tie ir tie tālākie. Lūk. Un tad mēs vienkārši ņemam šādi pumpuriņus. Tā. Lūk. Un arī liekam iekšā medu. Medus jau, protams, ir jau uz pavasari jau atkal sacukurojies jau. Lūk. Tā ka ir pagrūti bišķi ar viņu tik galā, bet, varbūt var ielikt, ja tiem kādam, kam ir ļoti sacukurojies, var ielikt 40 grādu peldē ūdens, tā kā bišku siltumā paturēt. Jā, tā. Tā, un tad mēs viņus jaucam iekšā. Un jūs jau redzēsiet, principā, jau pēc īsa brīža, es domāju, ka varbūt pat pāris stundām jau būs, medus jau būs ļoti šķidrs. Ja? Viņš lēnām jau sāk savu darbiņu. Un šādā veidā jūs varat saglabāt šo vitamīnus, nekarsējot neko. Pilnīgi neizmantojot nekādus karsējumos. Tiešām, tik dabīgs, cik dabīgs viņš var būt, ja, tik viņš ir. Bet šo medu gan es jums ieteiktu glabāt pēc tam leduskapī. Ja, jo pumpuriņi jau ir ar zaļumiem, un vienkārši pārāk daudz ir šī zaļais jau klāt. Un tad viņš varētu arī būt, ka viņš uz galda tiešām nestāvēs. Ja? Bet, vai tad ņemiet ārā mazā trauciņā, lieciet, jo viss, kas ir leduskapī, tas tur arī aizmirstās. Parasti nogrūžās dziļi aizmugurē. Tāpēc jācenšās ir tad no lielā trauka ielikt mazākā un tomēr turēt uz galda. Un, ja ir uz galda, tad parasti arī tomēr bērni pat eikarotē, paši pat eikarotē pie tējas arī apēdās. Mežā mēs atradām ļoti kuplu kadiķu krūmu ar skaistām zaļām ogām, kas noteikti būs kaut kad gatavas, ja? Bet man mājās bija, es esmu čakla meitene, un man
bija jau kadiķogas mājās pašai, un šeit jau es arī esmu samalusi. Un arī šīs te odziņas jūs varat likt medū, ja? Un arī izmantot gan kā fantastiski imūnai sistēmai stiprinošs tāds, ja pat eikarotei. Kadiķogas mēs varam izmantot arī, ja ir cukura diabēts, jo viņas ļoti labi iedarbojās uz aizkuņa dziedzeri. Un aizkuņa dziedzeris ir tas, kurš veicina atkal insulīna izstrādi. Ja? Un tā, ka tiem, kam ir paaugstināts cukurs, apēdot 7-10 kadiķogas, cukura līmenis asinīs pazeminās. Ja? Nu tā. Ļoti arī interesanti atklājām vasarā. Nebija mums nekā līdz, bija pirts festivāls, un mums bija kadiķu ogu medus. Ja? Un paņēmām citronu, paņēmām kadiķogas medū, samaisījām to, un mums sanāca ļoti fantastiska nestītējas kopija, ja? Pilnīgi nestītējas garša, izteikta. Citrons, ūdens un kadiķogas medū. Ja? Nu tā, un ļoti, ļoti veselīgs, ļoti garšīgs, jā, pilnīgi bez ķīmijas arī. Gribu uzsvērt, ka priežu pumpurus var ēst un vākt cauru gadu. Un man pašai patīk viņi tieši šajā stadijā, kad viņos ir ļoti, ļoti daudz šo sveķu. Un ja jūs ieskatīsieties, viņi arī ir ļoti balti. Ja? Visi viņi ir ar šiem te sveķiem pārklājušies, un man tieši šī sveķu garša ļoti patīk, un tā ir tā viela, pēc kuras es augstu un ko es arī gribu izšķīdināt medū. Ja? Lūk, savukārt, teiksim, tad, kad būs īstais laiks vākt pumpurus, nu, tad man ir no pagājušā gada pavasara saglabājušies. Tad viņi ir apmēram, nu, te tā grūti varbūt ir saprast, bet nu, viņi ir lielāki un pūkaini. Ja? Un bieži vien mums viņi aizmētājās, ja? Jo nu, neviens jau negrib klepus, kad ir graust pūkainu pumpuru. Ja? Nu, tad, ko es varu jums ieteikt, jūs varat viņus vienkārši paņemt. Tad, kad viņi ir izžāvēti, ja, un mājās palikuši, paņemiet, samaliet viņus kafijas dzirnaviņās. Un jums būs pulverītis kopā ar skaistu pūku. Ja. Tā pūka ir tāda, riktīga, kā jau pūka. Bet jūs viņu izsajāsiet savu tējas sietiņu. Un jums būs tīrs priežu pumpuru pulveris, ja, kuru jūs savukārt iestrādājiet iekšā vai nu medū. Ja. Jūs pat varat sataisīt ļoti tādas stingras, uzberiet pulveri, uzlieciet nedaudz medu un viļājiet, mīciet, kamēr jums izveidojās stingra masa, no kuras jūs varat saripināt konfektes. Salieciet burciņā, aizvākojiet, un jums būs fantastiskas konfektes, tā kā dabīgā antibiotika pret klepu, jā, pret saaugstēšanos un kaut kādiem iekaisumiem. Tad mums vēl palikušas ir pieneņu saknes. Un re, kur šeit tu vari arī paskatīties. Šeit ir pagājušā gada pieneņu saknes un droši arī vari pagaršot. Un mēs bieži vien domājam, ka pieneņa ir, sakne ir ļoti rūgta. Un tāda viņa arī ir, kamēr viņa ir svaiga. Bet tad, kad viņa izžāvē, viņa tiešām paliek ļoti īpatnēji garša un pat nedaudz tā kā salda. Un no rūgtuma vairs nav nevēsts. Lūk. Jā, un šeit mēs izgrāvām vēl te, tie, kas nav paspējuši un kam tiešām gribās uzlabot šo te vilmaiņu un dzelzs asini. Uzlabot šo vilmaiņu un dzelzs sastāvu asinīs, paaugstināt, tad ļoti labi var vēl pēdējais brīdis savākt pieneņu saknes. Ja. Un te mēs viņus esam nomazgāju, ja, paturēju nedaudz saulītē, un tad viņas var vēl apžāvēt, tad viņām arī viegli būs noies šie te mazie matiņi. Jā. Un principā viss. Pēc tam jau mēs viņu sasmalcinām smalki, ja. Un liksim šādā te burciņā. Tad no rīta var tā? Jā, jūs vienkārši ņemiet pa pusteikarotē, jā, no rīta. Ja cilvēks tiešām smelsies un arī viņā radīsies šī iedvesma doties dabā, kas būtu tas pirmais, ko viņam būtu jāņem vērā? Jā, ļoti labs jautājums. Vienkārši esiet laimīgi. Esiet laimīgi un neaizmirstiet, ka daba ir sastāvdaļa no mums. Un nedariet pāri dabai. Darot pāri dabai, jūs dariet pāri paši sev. Ja? Un viņiem mums ir, lai palīdzētu. Un vienkārši visur ir sadarbība. Viss lielais noslēpums ir sadarbībā. Tālāk. Paldies!